Ui, vamos jāsam policijai. Kur otrs attiektos? Policija? Man tagad klusumu grib. Šeit pie jūsu mājas. Provāc vien. Jā, tikko. Ātri braucat šur, pēc skriena. Nezinu, kā bija. Uz redzēšanos. Labdien! Jā. Kas pēc notika? Mēs ar draugu tur sēdējām, un tad pēc viens dārka, un... Kas tur ir tik smieklīgs? Ja pastāstiet, ja es saprotu, ka jums nav labi. Aizķeru, viņi ierauj vienkārši krumos, un tur notika sācis briesmīgs. Vatsona, izpēties vietu. Jā, sēž. Jā, mēs arī apstīsimies. Pusotru labāk ekstrasents. Visticamāk noziedznieks ir atraduši šeit. Jā. Jā, nopietni. Vatsons atina Virvi, tas ir lietišķies pierādījums. Mums jāliecina. Jā, jūs nāksiet mums līdzā. Super. Nesiet, māciet mums līdzi. Nopratināšana būs nemajāk. Es tā galvenais. Virvi. Miervalde ieved pirmo liecinieku. Reciet, mēs aiziem, Tu esi brīvs. Aiziet pēc otrā. Labdien, man sauc izmeklētājs Oskars. Es nebiju! Nomierinieties, te ir nopratināšana, te nav nekādas aizdomās izvirzīšanas pašlaik. Kā jums vārds? Seržants Bobčiks. Jums vārds nav nekāds seržants. Labi, tikai Bobčiks. Kur jūs atradāties? Vakarā pulkstens 18:00. Krūmos, tiek pačurāji. Un kā jūs ar jūsu to draugu, nezinu kā viņa sauc? Oļegs. Ar Oļegu, kā jūs varējāt atrasties tieši tajā brīdī notikuma vietā? Nu, vienkārši mēs tur sarepojam jauno džinglu. Un tur viens vīrals kā nekā iet. Un tur viens iet. Viņš aizķerās aiz vīri ielā krūmos, tur visādas ģēles darīja viņi. Tiešām. Un sakiet, vai jūs bijat kādreiz redzējuši aizdomās turamo? Jā, tāds melns, tāds neiģers. Viņam šos rētus uz lūpām tāds smaidiņi izveidoja. Tā liela. Viņam apseis pats bija. Un kā jūs var atrast? Kur? Kā jūs var atrast, kur jūs dzīvojat? Steinsā. Miervalde, savāciet, nevediet otro. Mēs jūs sazināsimies. Nāk, šur. Es tas starpīju. Ko tu vārds? Miervalde, pataisiet lūdzu vaļaigās durvis, lai es varu redzēt šo aizdomās turamo. Miervalde, pieskatiet, lai neviens šeit neatnāk. Labdien, es dzirdēju, ka jūs saucat Oļegs. Labdien, jā, tā būtu savu. Sakiet, kur jūs bijat vakar 18:00? Mēs ar draugu pie... Jā, tad, kur parakstu visu dzer, jā. Jā. Tur mēs satusējām, ierapojām normāli. Un sakiet, ar ko jūs nodarbojaties brīvajā laikā? Viņš parepoja. Jūs varētu runāt skaidrāk, jo šeit nav nekāda mutes nolasīšanas iekārtas, bet šeit ir mikrofoni, jā, jūs zināt. Un sakiet, vai jūs kādreiz esat redzējuši no cietušo? Jā, vienreiz pilsētā. Viņš mums pagāja ātri garām. Vai jūs zināt, viņš iziet pēc biznesa cilvēku vai pēc parastā? Normālis. Un jūs zināt viņu vārdu? Nē, ko gribētu. Vai jūs atpazināt noziedznieku? Kaut kur bija redzēt, jā, tāds ropēt vairāk, bet nebija redzējis. Kas jums šeit liekas tik smieklīgs?
Mūsu novērošanas kameras atrodas visā mūsu lielpilsētā, Ņuerlējā, šajā skaistajā. Kamerās ir redzams cilvēks apģērba līdzīgs jums. Ja? Mums ir pamatots aizdoms turēt jūs aizdomās. Bet, ja jau kameras visā pilsētā, kāpēc tieši šeit? Tāpēc, ka jūs bijat ar uz vietas un jūs bijat vienīgais, kurš bija šādi ģērbt tāpat. Mērvalds, aizturiet šo cilvēku! Ko? Es tas... Mērvald! Vakar man teica, ka jūs esat tas aizdomās turamais garīgi nepsihais. Kā jūs sauc? Miesi. Pēc vārda jau var prognozēt garīgumu slimības. Kur jūs atradāties vakar 18:00? Iekšā spēlē PlayStation. Jums tas tiešām liekas tik smieklīgi. Nu jā, tur ir daudz Jūs ziniet, jūs tāpat turāts aizdomās par cilvēku nogalināšanu visticamāk. Bet es nebiju laukā. Jūs nebijāt laukā, bet varbūt jūsu negarīgais cilvēks bija. Nē. Kā tu zini? Mums ir pietiekuši daudz pierādījumu, kuri vērsts pret Mēs māmu jums. spēlējam UFC. Jūsu māte pēc papīriem jau sen ir mirusi. Ja? Jā, ja jūs vēl nezinājāt. Tā bija mana omīte, pareizi. Mums ir pietiekuši daudz pierādījumu pret jums, kas ir vērsti. Kādi? Visādi. Piemēram. Jūs advokātu klātbūtnē mēs izskatīsim šos pierādījumus. Advokāti. Jums, diemžēl, nav advokāts, jo jūs nespējat nomaksāt. Jūs esat no Tvaika ielas pirms nedēļas izlaists. Es zinu, jā. Jūs ziniet? Kas jums... Mērvald, aizvediet viņu! Ja viņš pretojās, varat elektrošoku uzsist. Zini, Mērvald, es zinu, kur tu dzīvo. Labdien, aizdomās turamais. Labdien! Padodiet atslēgu lūdzu. Tur, bļāt, iet, padodiet. Atvainojiet pat nekādām neērtībām. Policistiem vienmēr gadīties. Mums būs jānoprasina tev atkal. Nāciet lūdzu līdzā. Izmēgātāji Oskar, kas ar jums notiek? Tas manijāks jurgušais, viņš izpīk. Mums ir jāsastāv pabraucamāk, mēs viņu atradīsim. Mēs viņu atradīsim, Mērvald. Manām sījā darbu. Ejam.